Mācība iekš dzīves. Vakarā pie mūsu mājas durvīm ārpusē bija atstāts maisiņš ar atkritumiem, un tā bija tādi tīrie atkritumi, tur papīri, pārsvarā kartona un tam līdzīgas lietas. Un, kad no rīta es pieceļos, tad es izēju ārā un ieraugu, ka tur vairs nav ne maisiņa, bet ka šie atkritumi, kas tajā bija iekšā, ir izmētāti pa visu pagalmu, visās mājas pusēs, un acīm redzot, kaut kāds kaķis vai putns to ir sastrādājis. Un tas man lika padomāt par to, ka ja mūsu dzīves atkrituma lietas, kuras mēs negribam mūsu dzīvē, kas ir liekas un nederīgas, mēs no tām netiekam vaļā, mēs tās nespējam nogriezt, izmest atkritumos, ja tas nepieciešams, tad tās turpinās bojāt mūsu dzīvi un sagandēs arī citas mūsu dzīves jomas, kurās mēs negribam, lai tās jaucas. Bet ja mēs nevērtēsim tās labās lietas, labos paradumus, vērtīgo mūsu dzīvē, tad tas netiks izmētāts pa visu mūsu dzīvi tā nejauši, bet tas mums tiks nozagts, vai ne? Jo, ja tur būtu kāds gards ēdiens, tad visdrīzāk, ka tas vienkārši būtu izzēsts vai apgāsts trauks turpat uz vietas. Lūk, tā kā tāda praktiska lieta, vērtīgo, kas mūsu dzīvē ir, to mums ir jāsargā, bet to, kas ir lieks, to, kas ir nederīgs vai nevajadzīgs vai kaitējošs, no tā ir jātiek vaļā pēc iespējas ātrāk, tas ir jāprok, jāapglabā, jāiemet atkritumu tvertnē, lai tas nebojā mums dzīvi.